vecāku nostāstiem, cik es zinu, es piedzimu tālajos austrumos, tur tuvāk Japānai, tur, kur Usūrijas tīģeri nāca ciemos, un bieži vien nācās arī kādreiz kādu nošaut viņiem tur, lai izdzīvotu. Un tad mēs vecāki atgriezās atpakaļ Latvijā, un, kā lai saka, patsakot, tas, kā es pelnu maizi, lai man bikses nekrist nost, ir ar to, ka es strādāju ar vadītājiem. Es mācu vadītājiem strādāt ar cilvēkiem. Un man par to maksā labu naudiņu. Var sakot, savos 26 gados es kļuvu par draudzes mācītāju jau. Es esmu vadījis kādas 7-8 draudzes. Visbiežāk tās draudzes, kurām viss ir slikti un nekas nenotiek, un dubļu daudz, un netīrības daudz. Un es pamanīju to, ka man Dievs ir iedevis tādu imunitāti pret sliktām lietām. Man nebiedēja kaut kāda cilvēka netīrība, grēki, neizdošanās, muļķības. Kaut kā gribas rokas ielikt tajā iekšā un visu atjaunot. Ceru, ka kaut kas ir izdevies. Tad tas viss pārauga tādos visādos citos procesos. Sakot, strādājot ar cilvēkiem ļoti nogurstu, krīt uz nerviem kādreiz man cilvēki. Ir bijuši arī tādi jauniešu pasākumi, kurus paņemu virvi un iedod pa sāniem. Pēc tam iedodu organizatoriem telefonu numuru un saka, iet pretenzijas, lai vecāki zvana man. Neviens nekad nav zvanījis. Visi saprot, ka cūks, ir bijuši. Un tad, kad es nogurstu no tā darba, tam man ir draugi, ar ko mēs sametam naudiņas kopā, mēs braucam uz kalniem. Tur Kaukāza Alpi jau es jūtos tur kā mājās. Esmu dzīvojis Aļaskā, tuvāk polārajām lokām pa kalniem rāpojas. Andu kalnos, Argentīnā, Himalajos, viss kaut kur ir būts. Un tad, kad tu atgriezies Latvijā pēc tādiem pasākumiem, tu skaties uz mums, domā, kāds mums te pretenzijas, kāds mums te grūtības ir. Un tad man, kad apnīkst tās kalnu lietas, man ir citi draugi, ar ko mēs sametam naudiņas kopā, idejas kopā un braucam misijas braucienos. Piemēram, uz Ķīnu, Nepālu, Kambodžu, Mņamnu, Keniju, Āfrikā, Gruzija, Baltkrievi, Ukraina, Sibīrija, visu kaut kur esmu bijis. Piemēram, Ķīnā par to, ko mēs darām, ja mūs noķer, var dabūt 20 gadu cietumsodu. Neviens nekad nav noķēris, baigi laimīgi atgriežos mājās. Un tad, ka pēc tiem pasākumiem un tās virtuves, ko tu tur piedzīvo, atgriezies mājā, skaties uz mums un domā, klausties, stilīgi radiatori, čuguna, siltums, komforts, tev kafiju nākot iekšā jau liek rokā. Var sakot, ir daudz foršu lietiņu un sūdzēties mums nav par ko. Var sakot, es mēģināšu no savas pieredzes kaut kādu sīrupu jums iedot. Ļoti īsa atbilde. Kas ir jāzina par to, ko nozīmē būt par vīrietim? Tas ir cilvēks, vīriešu dzimtes, kurš ļoti grib dzīvot. Ļoti īsts prediķis beidzās. Tālāk būs skaidrojumi tam visam. Tas ir vīrietis, kurš grib dzīvot. Pazīme tam, kad ļoti grib dzīvot, tas nozīmē, ka to vīriešu dzimumu pārstāvu var nosaukt arī par testosterona maisu. Kas ir testosterons vienkāršā valodā runājot? Tā ir vēlēšanās dzīvot. Vēl vienkāršākā valodā dzīvot vai mirt, kuru nogalināt un kuru pārgulēt. Es taču teicu, ka pie noteikta vecuma, ja parāda pirkstu, nāks miekli, un ja es viņiem parādīšu šitādu pirkstu, redzi, ir reakcija. Tā ka labākais, ko jūs varat ar viņiem izdarīt, apsēsties starp viņiem vai viņiem blakām. Tā. Tagad. Piedod. Tu viņus nokontrolē, labi? Varam tā, ja? Forši. Tad, tā ir īsā versija, ko es pateikšu. Tagad es mēģināšu tev izstāstīt dažādas lietas. Var sakot, baznīca, ar ko viņi asociējās, ar sprediķiem, ar tādām lietām, un es baigi vairos no tā lietas. Piemēram, ir tāds psalms, 78. un pats pēdējais pāns, kur rakstīts par Dāvidu, kāpēc Dievs viņu izvēlējās vadīt veselu tautu, ko nosauc par Izraēlu. Tur ir teikts, tāpēc, ka viņš to darīs ar skaidru sirdi un ar prasmīgu roku. Skaidrs sirds, tas ir baznīcas un mācītāja jautājumi, bet tas, par ko es runāju par prasmīgu roku. Es runāju par gudrības procesiem, kur dažkārt baznīcās pietrūkst. Kad par Jēzu saka, viņš bija mazs bērniņš, viņš pieauga, stiprinājās garā un pieauga gudrībā. Tad par to gudrību, kas tik ļoti mums pietrūkst, es par to gribētu arī ar jums parunāt. Viens no veidiem, kā puiši, džeki, mēs paliekam pieauguši vispār kā tādi pēc būtības, kā mēs iemācāmies tik galā to testosteronu un saprast, ko nozīmē dzīvot, ir tāds jēdziens kā iniciācijas process. Jebkurā tautā, jebkuros kontinentos, dažādos senos laikos tā ir bijis, tas ir novērots, un vienmēr mums liekas, ka mums ir datori, mēs zinām vairāk, bet izrādās, ka mūsu senči kaut kādos jautājumos ir bijuši gudrāki. Līdz ar to par to es jums parunāšu. Lai kaut ko saprastu par iniciācijas procesiem, pirmām kārtām definīcija, kas ir iniciācija. Tas ir ievads, jaunu lietu sākums un pārēja no viena posma uz nākamo posmu.
Tas nozīmē no viena vecuma uz nākamo. Un tagad, lai saprastu kaut ko par iniciācijas procesu, es tagad mocīšu jūs ar visādiem terminiem. Jūs tā esat gudras sejas, it kā saprastu, ko es runāju. Varam tā izdarīt. Gudras seja tas ir tā. Viņi pazīst šīs lietiņas. Nu, lūk, un tagad skatieties, kas notiekās. Lai kaut ko saprastu par iniciācijas procesiem, es domāju, ka pirmā lieta, ja jauniešiem prasa, visbiežāk galvā nāk iniciatīva vārds. Tas nav par to. Iniciācijas process ir vairāk tādi savienojumi ar vārdu iesvētības. Ja jūs zināt to, ka tad, kad maina, piemēram, no vidusskolas uz augstskolu aiziet, ir fukšu dienas, ir iesvētību dienas, milti matos goša mutē, visādi pazemojumi, armijā tas pats, ārpus reglamenta attiecības, tas pats notiek cietumā, kad cilvēki notiek, tikai bišķi tur ar citu polaritāti tie procesi notiek, bet iziet visādiem pazemojumiem un visādām lietām, un kaut kas mainās. Vai arī, piemēram, varbūt Discovery vai vēl kaut kur esat redzējuši, kur 30-metrīgā palmā uzkāp džeks, viņam piesien liānu pie kājas, un visam ciemutam redzot, viņš tā krīt zemē. Un visbiežāk nevis vienkārši apstājās pie pašas zemes, bet dažkārt pat atdurās pret zemi. Un pēc tā sitiena viss ciemats vēcis. Nu tā. Tad lūk par šādiem procesiem, kas tie tādi ir un priekš kam tie visi notiek, es mēģināšu jums to ātri izstāstīt. Tagad. Divi sarežģīti vārdi, pēc kurus jātaisa ir tā gudrā seja. Ir divi tādi filozofiski, antropoloģiski jēdzieni. Pirmais saucās liminālā telpa, un otrs saucās limonidālā telpa. Sapratāt? Jā, un šitas te galvenais, jā, zinām. Kas ir liminālā telpa? Liminālā telpa latīņu valodā ir tāds vārds līmeni, kas burtiski nozīmē slieksnis. Tas nozīmē sliekšņa efektu. Tas ir tā, ja tu paliec uz sliekšņa, un pēkšņi aiz tevis ir 20 cilvēki, kurš grib ieiet tajā pašā telpā, uz kuras sliekšņa tu stāvi, tad visbiežākā reakcija ir tāda. Ir grūdienis, tu lido, un kamēr tu planē iekšā tajā telpā, tie pārējie 20 pasaka par tevi visu, ko par tevi domā. Ļoti pazemojošs stāvoklis, kurā obligāti ir jaunieši jāieliek iekšā. Vispirms parunāsim par puišiem. Es domāju, ka laika par meitenēm mums nepietiks, bet ja jūs ļoti uzstāsies, tad es esmu atbraucis no Jēkabpils, no tālienes, es esmu gatavs runāt kaut līdz pusnaktī. Tā. Bet jums ir jādod signāli, kad vai nu mēs ejam uz priekšu vai apstājamies. Varam tā izdarīt, ja? Vispirms par puišiem un tad par meitenēm. Džeki, pilnīgi nopietni apsēdieties kāds viņiem blakām. Jo tur ar to psihi ir tā, ka nebūs tik vienkārši. Ticat man? Tagad skatieties. Paldies tev. Tā feature ir tāda. Liminālā telpa, tas ir tā, ka tev obligāti tas cilvēciņš ir jāieliek tai slieksnī, un tā ir draņķīga vieta. Tas nozīmē to, ka tu vairs neesi tur, bet tu vēl neesi šeit. Tu vairs neesi bērns, bet arī pieaudzis tu neesi. Kāds no jums ir skolu mainījis kādreiz? Kāda bija pirmā diena jaunajā vietā? Godīgi. Paldies par godīgumu. Perfekti. Tāpēc, ka tāda sajūta, ka uz tevi bleņš skatās, un tu īsti nevari saprast, pieņem, nepieņem, savējais, nesavējais. Un tā ir draņķīga vieta. Un mēs domājam, ka tā nedrīkst būt, bet tieši tā vajag. Tieši speciāli iniciācijas procesi tiek taisīti, lai tevi noliktu šādā pozīcijā. Kas ir pretējs? Tā ir limonidālā telpa. Kas ir limonidālā telpa? Vienkārši atcerieties vārdu limonādu un viss būs skaidrs. Limonidālā telpa nozīmē mūžīgie svētki. Tas nozīmē mūzika, izklaides, jautrības, tev ir dzeramais ēdiens, uzkods, meitenes, puiši, baigi, baļļuki un viss porši notiek. Un bieži vien skolas ar to nodarbojas, lai darītu visu iespējamo, lai skolēnus izklaidētu. Tieši to pašu kļūdu dara baznīcas. Mēs darām visu iespējamo, lai tikai jauniešiem būtu šausmīgi interesanti un nedod Dievs kādam paliks garlaicīgi. Ziniet, kas notiek? Es esmu par svētkiem. Ja mēs kaut ko darām, izdarām, sasniedzam un piepūlamies, vajag svinēt, un pat ļoti vajag svinēt. Bet ja cilvēki nepiepūlās, nedara, nesasniedz un caur piepūlu kaut ko neizdara, neizpauž to savu vēlmi dzīvot, tad nav ko svinēt. Nav ko mākslīgi radīt. Kāpēc? Piemēram, ir tādas audzinātājas skolās, kuras 15. reizi ved uz zooloģisko dārzu Rīgā. Bērni iet, viņi domā, skolotāji, vispār jau tas ir bērnu dārzs, un cik var uz to zooloģisko dārzu staigāt. Tā klase uz Stokholma prāmbram, brauc tiem gan ir baigi forši, un nabaga učene, riktīgi ar asfaltu. Viņa dara visu iespējamo, lai tagad pārspētu to klasi, kur uz Stokholma prāmi brauc. Viņi izdomā vēl kaut ko. Tā ir kļūda. To nevajag darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad jauniešiem tiek radīta sajūta, ka visu laiku ir mūžīgie svētki, ja ir svētki, tas nozīmē ko? Viss ir kārtībā, un ja viss ir kārtībā, priekš kā man kaut ko mainīt?
Līdz ar to iniciācijas process ir par to, lai atbrīvotu jūs no šīs ilūzijas un ievestu pilnīgi reālā situācijā, kur jūs paliekat pieauguši. Ilūzija ir galvenais kavēklis attiecībā pret jebko dzīvē, arī saprast kaut ko par Dievu. Pirmais, kas notika Ādamu ar Ievu, kad izdzina ārā no Edemas dārza, tur ir rakstīts, ka Dievs nolika 2 ķerubus ar ugunīgiem zobeniem. Vārds ugunīgais senā aramiešu valodā nozīmē, ir tāds vārds lahat, burtiskā nozīmē burvestība, ilūzija, maija, māņi. Pats Dievs ielika ķerubiem rokās, ziniet ko? Spēja burt, ilūzijas radīt. Un nedod Dievs, tu varētu atgriezties Edenas dārzā un baudīt no dzīvības koka. Kas ir galvenais kavēklis vispār tuvoties Dievam? Kas ir galvenais kavēklis tuvoties dzīvē, kas ir izdevusies? Tās ir ilūzijas. Līdz ar to mēs dažkārt paši sev radām caur visādām mākslīgām tādām jautrībām un tā tālāk ilūzija, ka ar mums viss ir kārtībā. Dažkārt dzīvē viss notiek tā, ka vajag nokrist ar sevi pret zemi, lai tu sajustu to, ko nozīmē asfalts un ko nozīmē asiņains ģīmis. Nepatīkami izklausās. Piemēram, ir ciltis, kuras dara tādu lietu. Jaunieti noteiktā vecumā izģēra pilnīgi kailu, aplēja ar dubļiem apvārta, uzber virsū pelnus un pieauguši veči nospārda viņu. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tam čalim liek saprast vienu lietu. Ja tu ātri nepaliks pieaudzis, šādi jutīsies cilvēki ap tevi katru tavu mūždienu. Es nezinu, vai jūs tā gribētu dzīvot. Paldies. Tagad skatieties, kas notiekās. Kā notiek iniciācijas process, kā puiši paliek pieauguši. Meitenēm tas ir savādāk. Ja gribēsiet, tad kādreiz pastāstīšu. Ar puišiem ir tā. Pirmā lieta, vissvarīgākā, ar ko sākas iniciācija. Jebkuram džekam vajag satikties ar visiem iespējamiem spēkiem un atrisināt šos spēkus. Kas ir visi iespējamie spēki? Piemēram, bada sajūta ir spēks. Mēs varam just izsalkumu, bet retais no jums, kurš zina, kas ir bads. Varbūt kāds arī zina, es varbūt pārspīlēju. Bet šī bada sajūta ir ārkārtīgi svarīga. Ir viens brīdis, kad vecākiem ir jāpārstāj pārspīlēt, uztraukties, vai bērns ir paēdis vai nē. Viņam atļauj 2-3 dienas pabadoties. Un tad džekiem ieslēdzas galvā viena dīvaina lieta. Mēs paņemam mammas Googles palīdzību, sākam skatīties, kā pankūks cep. Un zini, kas ir visbiežāk pirmie mēģinājumi, tā kā džeki mēģina cept pankūks, tad tur ir melnas ogles un zili dūmi. Un nedod Dievs tajā brīdī mamma atnāk to darbu mājās, jo viņa reāli kā terminators pagriežās un iet to dūmu virzienā. Viņai kaut kāds detektors kaut kur. Un tā, kad viņi ierauga to, ko viņi ierauga, tur tās ogles pannā un tos zilos dūmus, ziniet, pirmā reakcija kāda? No virtuves ārā, sabojāsi manu pannu. Tajā brīdī gribas pateikt, ziniet, kas ir labāk, lai bojā to pannu nekā džeku. Čalis tikko mēģināja atrisināt spēku, kurš ietekmē viņu dzīvi. Tas ir bada sajūta. Viņš mēģina risināt, lai viņš ētās ogles. Pēc tam viņš tā iemācīsies cept tās pankūkas, ka jūs paši palūksiet viņu to darīt. Pirkstiņus varēs aplaizīt, cik viņš labi to darīs. Tāpēc pirmā lieta, kas džekiem jāiemācās, ir nevis gaidīt, kad apkārtējie parūpēsies par tavu bada sajūtu, bet tu pats. Tev pašam jāsaprot to, ka gaļa tā nenāk no Rimī vai Maksimas. Ziniet, ir tie izdzīvošanas skolas pasākumi, tur visādi līmeņi, 1., 2. un tā tālāk. Un 2. līmenī džekiem saka, šodien neēdīsim, vakarā būs labas vakariņas, bet visu dienu neēdīsim. Un tad visi noiet tur 15 km gar jūru, neatkarīgi karsta saule, augsts vējš vai vēl kaut kas. Pēc tam uztais patvērumu ugunskura un atnes maisu. Visi džeki rīvē roku un viņu tēvi arī, tāpēc, ka tūlīt būs vakariņas. Nav jau melots. Mums tiešām būs. Tikai vienā brīdī tas maiss sakustās. Un tad jums vajag redzēt, kā sejas izteiksmes mainās ceļiem. Tāpēc, ka tur izvelk ārā dzīvu trusi. Un tās ir jūsu vakariņas. Un visi saprot to, ka vajag nokaut, vajag pārgriezt rīkli, vajag novilkt tādu, vajag sadalīt pa gabaliem, vajag uzlikt uz ugunskura. Ir tēvi, kur tajā brīdī taisa saviem dēliem acis ciet, un tā ir kļūda. Tas, ko vajag darīt, viņam vajag atbrīvoties no ilūzijām, no māņiem, ka gaļa nāk no Rimī. Viņa nāk lūk šāda realitātē. Un nauda arī nenāk no vecāku un nakskapīša. Viņa nāk savādāk kaut kādā veidā. To ilūziju vajag dabūt prom. Un džeki nav melots, ka viņi pagatavo tās vakariņas. Visi laiza pirkstiņš un visiem garšoja. Reāli krutas. Pamēģiniet, varbūt visu to arī nokaut kādreiz. Nu tā. Nākamā lieta, otrā lieta, kas ir vēl spēks, slāpes. Šajā ziņā jūsu paudze ir daudz gudrāka par manu paudzi. Es neatceros, ka manā laikā kāds mugursomā nesāt pudelīt ar ūdeni. Mēs pat par to nedomājam. Man paudze izdzēra visu iespējamo šķidrumus, kāds var izdzert vispār. Gan dzeramus, gan nedzeramus. Un pēc tam domā, kāpēc tādu stulbi vai gudri vai vēl kāda mēs tur paliekam. Var sakot, turpiniet būt tikpat gudri, kā jūs esat attiecībā pret šķidrumiem. Es atceros, man pašam ir 2 dēli, jau pieauguši veči. Jaunākais 2 metri plus garāks vecis nekā es. Mēs aizējām uz restorānu pavakariņot. Man galvā ilūzija, tā doma.
Man liekas, ka man puikas pārtiek tikai no Coca-Colas. Es tā domāju, ka viņam asinīs viņa plūst. Pēkšņi viesmīli prasa, ko jūs dzersiet? Viņi tā, ūdeni un bez gāzes, es tā. Viņi to pateica. Un man bija kauns, ka es biju tā par viņiem padomājis slikti. Realitātē viņiem ir kruta izpratne, jums ir kruta izpratne, kā lietot šķidrumus. Trešā lieta, miega bats. Zinat tādu spēku? Varbūt dažs labs no jums tagad to piedzīvo. Es nezinu, kā jums tas notiekās. Bet es atceros, mani puikas, kad auga, es varēju 9 vakarā atvērt durvis viņu istabā. Es varēju 11 vakarā. Vai arī 1 vakarā. Es saku, klausies, jūs džeki nepiecelsties, jums jāiet gulēt, jūs no rīta agri būs baigi grūti piecelties. Nē, tēti, man vajag atbildēt. Un te vienā brīdī es izdarīju tādu lietu, es teicu, čaļi, klausies, mēdz būt kara situācijas. Kara situācijas mēdz būt tā, ka paņem gūstā. Ar gūstekņiem mēdz izrīkoties dažādi. Mēdz būt spīdzināšanas metodas. Viena no efektīgākām spīdzināšanas metodēm – tev neļauj gulēt, tev neļauj gulēt, tev neļauj gulēt, tev neļauj gulēt, tev neļauj gulēt un tev neļauj gulēt. Pēc tam tev iedod šaujumu un saka, nošauj savu brāli, zini, ko tu izdarīsi? Tu viņu nošausi. Un viņi tā pamodās. Ziniet, kas ir? Ko armijā neļauj darīt vīriešiem? Pirmais. Džeki uzreiz saka, mobīlos lietot? Nē, mobīlos ļauj lietot. Gulēt neļauj? Nē, gulēt arī ļauj, bet izgulēties nekad. Ziniet, kāpēc? Tad, kad vīrietis nav izgulējies, viņam var dot jebkuru pavēli, viņš pat nedomās, viņš to pildīs. Jūsu griba tiek salausta caur to, ka jūs neizguļaties. Līdz ar to, ja tu esi vīrietis, kurš grib domāt ar savu galvu, pieņemt savus lēmumus un izdarīt savus izvēles, pirmais mans ieteikums – paēd, padzer un izgulies līdz galam, dargais. Un 4. spēks, viens no vislielākiem, lielāks par visiem iepriekš nosauktiem, to sauc par seksuālo dziņu. Es pat nejautāšu, ir jums tā vai nav. Es zinu to, ka laikiem ejot pēdējos 100 gados šī seksuālā dziņa ir samazinājusies ļoti spēcīgi. Ļoti spēcīgi. Tagad es jums uzkraušu informāciju, kur jums būs nepatīkami dzirdēt. Bet vienkārši sakožļājāt un kaut kā, vīriešu un sieviešu auglība ir tik ļoti samazinājusies, ka faktiski tad, kad vīrietim un sievietē jau ir 30 gadi, viņi mēdz būt lielākā daļa jau neauglīgi. Un tad izdomājiet, kādu karjeru jūs gribat taisīt un 50 gados apprecēties. Un tad jūs domāsiet, kā tikt pie bērniņa, kā dabūt bērnus un pēcnācējus. Jums viņu vienkārši var nepadzimt. Un tam ir daudz faktoru un iemeslu. Kāpēc vīriešiem, piemēram, spermatozoīdi paliek ļoti neaktīvi un neauglīgi. Sievietes jau 30 gados jau piedzīvo to, ko senos laikos sievietes ap 55 tikai gadiem piedzīvoja. Un tam ir iemesli, bet par to šodien ne. Es neesmu tāds speciālists, atradīsies kādi, kas jums par to izstāstīs. Tagad skatāties, par seksuālo ziņu. Noteiktā vecumā džekiem sāk izpausties testosterona līmenis. Jūs zināt, kas ir testosterons. Tas nozīmē visu vai neko, dzīvot vai mirt, kuru pārgulēt un kuru nogalināt. Tas nozīmē, ka džeki paliek agresīvi. Un viņi reāli nezin, ko ar to agresiju darīt. Un ir tādi momenti, lūdzu, piedodiet par tiešiem tekstiem. Vienkārši lūdzu pacietiet mani. Es pēc kāda brīža aizmukšu, durvis ir tālu, man ir grūti, bet tagad pacietiet. Varam? Ir tāda seksuālās attīstības stadijas džekiem, kad pirmā tā stadija ir tāda, viņam vienalga kāds caurums, viņš tāpat nezina, ko ar to darīt. Un tā vainas sajūta ir tik milzīga. Un vēl pēc tam tie ir audzināti, sakarīgi čaļi, baznīcās nodzīvojuši 35. paudzē kristieši un tā tālāk. Viņš sēž skolā un tajā brīdī, kad ir testosterona uzplūdi, un nedod Dievs, vēl tas sakrīt ar tādu jēdzienu kā učenes intonācija. Zināt, kas ir učenes intonācija? Sēdiet! Mobīlie! Skolotājs trenējas gadiem šito intonāciju. Čalis ir normāls, audzināts un viss kaut kas ar viņu kārtībā, bet vienā brīdī tīri tā ķīmija mainās organismā, viņa padara viņu agresīvu un nedod Dievs vēl učenes intonāciju, kur kā bormašīna smadzenē bez narkozes. Un tajā brīdī normāls audzināts čalis pēkšņi sit pa galdu, spēr krēslus, logi šķīst ārā skolotāji. Oi, kas ar puisīti ir noticies? Un visa klase ņirdz šādi pat. Bet neviens nesaprot un kauns atzīties, ka ar jebkuru čali tā var notikties. Pilnīgi ar jebkuru. Tie lielie mēsli ir tādi, ka tad, kad nākošais rīts atnāk, viņam ir kauns nākt uz skolu. Vecāki domā, viņš ir skolā, skolotāji domā, viņš ir mājās. Realitātē viņš ir kaut kur pa vidu un dara muļķības. Tikai tāpēc, ka ir kauns. Kā var džekiem palīdzēt tik galā ar testosterona līmeni? Man ir tikai 2 atbildes. Varbūt ar tām pietiks, varbūt ir vairāk, es nezinu. Izstāstīšu stāstu. Es savā laikā aizbraucu uz Keniju un arī mēģināju pārbaudīt šī stāsta patiesumu. Āfrikā pēkšņi konstatēja to, ka ziloņi nogalina mazus bērnus, pieaugušus cilvēkus, ārda veselus ciematus, un neviens apkārtējs nevar saprast, kas ar ziloņiem noticis, jo viņi nekad tā nav darījuši.
Un tad atbrauc pētnieki, izpēta procesu, un viņi saka, un atrada iemeslu, kāpēc ziloņi ir tik agresīvi. Izrādās, iemesls ir malu mednieki. Ko malu mednieki izdarīja? Labas, ātras peļņas dēļ apšāva visus ziloņus ar lieliem ilkņiem. Ziniet, kas ir ziloņi ar lieliem ilkņiem? Tie ir veci tēviņi. Tie ir pieauguši ziloņi. Jo pieaugušāks zilonis vīrietis, jo viņam lielāki ilkņi. Tas nozīmē, viņi bija pirmie, kurus nošāva. Ja apšauva visus vecos ziloņus, ziniet, kas barā paliek? Tikai jauni ziloņi, kuriem ir šitādi knīpas, te mazi ilknīši un nav jēgas viņus šaut. Bet jauniem ziloņiem ir tāds periods, ka viņiem 60 kārtīgi pieaug testosterona līmenis, un viņi nesaprot, ko ar to darīt. Visu, ko viņi zina, viņi skrien. Un ja pa ceļam ir kāds ciemats, viņu noārda. Ja tur ir bērni, nogalina. Ja tur ir pieauguši, nespēja aizmukt, viņus sakropļo. Un tad zinātnieki atrada risinājumu. Viņi tālumā atrada vecu ziloni, vienu, ar helikopteru palīdzībā transportēja, nolika šo jauno ziloņu vidū un atstāja. Un tagad mēģiniet atcerēties, ko darīja vecais zilonis. Tas būs grūti. Tur vajag ģimnāziju, universitātes izglītību, lai šito visu atcerētos. Zilonis darīja divas visgrūtākās lietas pasaulē. Numur 1, viņš ēd. Grūti, es teicu, mēģiniet atcerēties. Otra lieta, ko darīja vecais zilonis, viņš kustināja ausis. Tātad ēd un kustina ausis. Divas lietas, mēģiniet atcerēties. Grūti. Un pēkšņi vienā brīdī jauniem ziloņiem, kuri bija blakām, atkal ir testosterona uzplūds. Viņi sāk grūstīties, skrien viens otram virsū, ceļ putekļus gaisā, bet ar vienu aci viņi skatās, ko dara vecais. Ko darīja vecais? Un kustina ausis, malači. Labi dzirdat. Prieks. Divas grūtākās lietas. Un tagad skatieties, ko es mēģinu jums ar to pateikt. Kā jums šķiet, kas ir tie vecie ziloņi Džeku dzīvē? Ir idejas? Ideālā versijā tēvs, un ja vēl ir opis vai vectēvs blakām. Ja viņi ir divi, un vēl forši radinieki veči kaut kādi, bet visi tie vecie ziloņi ir tēvs un vecais tēvs, kurš ir tavā dzīvē. Un večiem tajā brīdī tāds bišķi svīst viņi sāk, jo viņam liekas, es taču nezinu, ko ar tiem maziem bērniem darīt. Dargie, tev nav jāzina, ko darīt ar maziem bērniem. Tev vienkārši fiziski jābūt klātesošam. Ziniet, kā skolā pārsvarā strādā sievietes? Tiklīdz ierodas sieviešu kolektīvā kaut viens vīrietis, zina, kas notiek tajā sieviešu kolektīvā? Visas pēkšņi sāk miršķināt aciņas, pozas taisīt un visu kaut ko. Džeks vēl neko gudru nav pateicis, neko sakarīgi nav izdarījis. Kolektīvs jau viss kūst ārā. Vīrietim pietiek vienkārši būt. Viņam nekas nav jāpierāda. Tēviem vienkārši vajag būt klātesošiem. Viss. Tā ir galvenā funkcija. Un ko dara tēvs? Ēd un... Viss. Tas ir viss. Un izrādās čaļiem, tas palīdz tikt galā ar testosterona līmeni. Tad, kad ir citu vīriešu klātbūtne. Lūk, ko vajag večiem. Večiem vajag veču kompāniju. Tur, kur mēs stulbi jokojam, un reāli mēs mākam stulbi jokot meitenes, un jums nav obligāti jāsmējās par to, mēs reāli stulbi to daram, bet mums ir interesanti ar to. Ziniet, kā puišiem ir skolā? Viņam parādās simpātija kāda. Meitenes, jūs darat vienu izcilu lietu, jau no mazām klasītēm. Tā, kad nozvana zvans, jūs aiziet starpbrīdī un meitenes tusē bariņā. Turpiniet to darīt. Labākais aizsardzības mehānisms. Tāpēc, ka puisim, ja viņam parādās kāda simpātija, un viņš reāli nezina, ko darīt, kā ar to tikt galā, un nedod Dievs, viņa būs koridorā viena pati. Viņš, kad viņu ierauga, viņš taču pieskrien, iesit viņai pendeli un aizmūk prom. Viņam liekas, ka viņš izrādīja simpātiju viņai. Meitenes stāv un domā, debils, kas debils. Džeks, kad ierauga meiteni sēžam kaut kur uz kādas palodzes skolā, viņš pieskrien, paņem savu 10-kilogramīgo mugursomu un viņai pa vēderu tā dangs! Viņam liekas, ka viņš bezmaz vai ziedus viņai uzdāvināja. Viņa reāli saprot, ka bērns viņu vairs nedzemdēs. Mums tā ir, džekiem, mēs tā darām. Otra lieta, kas palīdz tikt galā džekiem ar testosterona pieplūdiem, fizisks darbs. Un tas ir džeki, ko jūs intuitīvi darat kruta. Braukt ar riteni, ar skeitot, iet pārgājienos, iet uz sporta zāli, basketbolu zenāt, solfedžo stundas muzikas skolā, jebkas, kas apgrūtina, nogurdina džekus. Tas ir jūsu veids. Es atceros saviem puikām. Es iedodu lapseku, vajag opiem uzrakst dobes. Es negribu, uzrots, man nepatīk. Rots! Viņš nabaks roku. Viņš nesaprot, ko es daru. Ja puiši nenogurst un dienas beigās ar beidzamiem spēkiem neatvelkās mājās un beidzamiem spēkiem neaizsniedz līdz durvju kliņķim un neiekrīt gultā, tad visbiežākais, ko puiši dara, vienkārši paņem atver pornogrāfiju un apmierina sevi. Un tā ir visa jūsu vīrišķība, dārgie. Veči ir radīti, mūsu organisms tā radīts, ka mums vajag nogurt.
Mums ir jābūt noguruma sajūtā. Lūk, kāpēc tā vilkme jums kaut ko darīt, basketbolu dzenāt vai vēl kaut ko, tā ir attaisnojama un turpiniet to darīt. Kādam armija palīdz, kādam sports palīdz, kādam muzikas skola, da jebkāda fiziska, jebkāda aktivitāte, kur spēj jūs nogurdināt, tā ir vērā ņemama. Dargie, lietojiet to. Lūk, tas ir pirmais punkts. Interesē otrais? Ir? Es jums vienkārši teicu, jūs dosiet man atļauju. Turpinu vai nē? Otrs punkts. Otrs punkts, kas ir iniciācijas procesos, lai puišis paliktu pieaudzis. Es atceros, kad jau vecākajam dēlam bija gadi 14, tagad viņam ir 27, es viņam uzdevu jautājumu. Kaut kādu nopietnu jautājumu. Ziniet, kā viņš man atbildēja? Tu taču zini. Es saku, jā, zinu. Ziniet, mēs ņirdzam par 14-gadīgiem puikam, 40-gadīgam vīrietim sieva uzdod jautājumu, tu man mīli, zini, kā vīrieši atbild. Tu taču zini. Es tev prasu, tu man mīli vai nē? Es taču tev pirms 20 gadiem teicu. Es tev prasu, tu mīli man vai nē? Ja kaut kas mainīsies, tu pirmā to uzzināsi. Tā. Tagad, ziniet, kāda ir galvenā pazīme, ka tev ir darīšana nobriedušu vīrieti? Pirmā un galvenā pazīme, ka tu zini, ka viņš grib dzīvot arī. Pirmā un galvenā pazīme nav tā, ka viņam aug bārda un ūsas, un nav seksuāli, ka viņam ir kaut kāda seksuāla pieredze. Seksuālajā pieredzē nav nekāda sakara ar vīriešu briedumu. Pasaulē pusauģi drāzās kā mazi trusīši, un briedumu tur ir 0. Pirmā un galvenā pazīme, kā var pateikt, ka vīrietis ir pieaudzis, viņš spēj izpaust savu dvēseli. Vārds dvēsele ir ļoti dažkārt sarežģīts vārds. Labi, ka baznīcās to dažkārt piemin, bet skolās, varbūt literatūras stundās kaut kur izlien ārā šis vārdiņš. Dvēsele, jeb vārdiņš psihē grieķu valodā, jūs zināt, nozīmē dzīvība. Kas raksturo šo dzīvību? Tā ir spēja domāt, tās ir emocijas, tā ir atmiņa, tā ir fantāzija un tā ir izvēle, ko tu izdari. 5 minimālas lietas, kas ir jāsaprot, kā šī dzīvība, jeb dvēsele izpaužās. Tas nozīmē, ka tā būtne domā, ir emocijas, kuras viņi saprot, ir atmiņas, ir fantāzijas. Ja mēs bieži vien to lietojam vārdu kreatīvas lietas un izvēles. Cilvēks pieņem lēmumus kaut kādus. Un tagad kādā veidā vīrietis var bagātināt savu dvēseli? Lai vīrietis bagātinātu savu dvēseli, viņš kļūtu pieaudzis. Skatieties, senos laikos, tad, kad veidoja aristokrātu, virsnieku, armijas virsnieku, tas bija vienādības zīme aristokrāts. Viņiem primāri nedeva zobenu rokā vai ieroci, vai zirgu nemācīja apieties. Pirmais, ko virsniekiem un aristokrātiem mācīja, pirmā lieta ir mācīties dzeju no galvas, pāru dejas dejot un vest sarunu ar jebkuru cilvēku, kurš nonāk tavā vidē. Tas nozīmē, tu radi drošības sajūtu. Ja jūs satiekat veci apkārt ar ložmetēju lentēm un 2 kalašiem rokā, un tu viņam uzdod jautājumu, kaut ko uzdod, paprasti, un viņš tev atbild. Man ir tev viena atbilde. Mūc! Tāpēc, ka tas ir bīstamākais cilvēks, ko tu esi dzīvē saticis. Tad kādā veidā vīrietis bagātina savu dvēseli? Un tagad būs sarežģītāk. Lai vīrietis bagātinātu savu dvēseli, viņam vajag burtiski sadurties ar svētumu. Vārds svētums, viņš ir kaut kur izsmērējies un pazudis, kaut kur izpratnē baznīcās arī. Mēs bieži vien ar svētumu asociējam varbūt ne gluži tās bibliskās lietas. Svētumam ir 2 nozīmes. Pirmā nozīme – būt atdalītam, jūs to zinājāt. Būt atdalītam. Vai jūs zināt tādu krievu vārdu zanačka? Kāds zina? Var sakot, ieliki 5 eiro kabatiņā vai grāmatā un aizmirsi. Tu 15 reizes jau izmazgāji to kreklu, pēc tam netīšām atradi 5 eiro. Kāda sajūta? Nē. Sajūta, ka ne 5 eiro, bet 50 būtu atradis. Ir svētku sajūta. Var sakot, svētums rada šo prieka sajūtu. Ja tev saka, ka svētums ir pelēks ģīmis ar nimbu virs galvas un 2 pirkstiem šeit tādiem, es tev pateikšu vienu atbildi. Mūc! Jo tam nekāda sakara nav ar svētumu. Otra izpratne par vēdu svēts. Ebreju valodā ir tāds vārds kadeš, kas burtiski arī nozīmē svēts, un viņi ebreji dažkārt pat izkliedz šo vārdu. Viņi sauc skaļā balsī viņu svēts. Bet šim vārdam ir viena un vēl viena tāda, ir tāds vārds kadeš un ir tāds vārds kaduš. Viens nozīmē svēts, otrs nozīmē prostitūti. Lai saprastu svētumu, jāsaprot prostitūciju. Šito jums baznīcā nesludinās svētdienās. Tā, kad uzmanīgi klausties.
Kāds sakars svētumam ar prostitūciju? Un tagad godīgs jautājums. Kā jums šķiet, kas tik ļoti sabiedrībā cilvēkus kaitina attiecībā par prostitūciju? Izņemot cenu, tā visu kaitina vienmēr. Ziniet, kas kaitina? Kaitina tas, ka faktiski, ja sabiedrībā norma, piemēram, ir uzticamība starp vīrieti un sievieti, un ko dara prostitūti, jo tas darbojas abos virzienos? Ko viņi dara? Viņi nospļaujās no 9. stāva un kā pāri šai normai. Lūk, ko nozīmē. Piemēram, ja norma ir, pašcieņa, un cilvēks pārdodot sevi kā preci, ko viņš dara? Viņš kā pāri šai robežai, šai normai, un nospļaujās uz to normu. Kas ir svētums? Svētums ir tieši tas pats. Svētums ir kaut kas tāds, kas sniedzās pāri visām robežām, visam, ko tu esi redzējis, dzirdējis, izjūtis, piedzīvojis, sajūtis, sapratis, iedomājies. Tā ir tāda citāda, tik ļoti atšķirīga pieredze, ka tad, kad tu to piedzīvo, tu nekad nepaliec tāds, kā tu biji pirms tam. Lūk, kas ir svētums. Svētums tas ir tā kā sadurties ar vilcienu, jo tad, kad tu saduries ar vilcienu, tu nekad nepaliec tāds, kā tu biji pirms tam. Viens no lielākiem svētumiem vīriešu dzīvē ir sieviete, kuru viņš satiek. Ir meitenes, kuras saka, viņam patīk tāda pat mūzika, kā man, mēs esam tik ļoti līdzīgi. Pagaidi, kad izģērbsieties. Jūs ieraudzīsiet, cik jūs ļoti atšķiraties. Es apprecējos 19 gadu vecumā un ar to nelielos. 19, bet tagad es apprecējos, kā jums šķiet pēc kāzām, ar ko es vairāk pavadīju laiku, tā godīgi, kā jums šķiet, skatoties uz mani, uz cik ļoti veiksmīgu cilvēku. Ziniet, ar ko es vairāk laiku pavadīju? Ar draugiem. A loģika saka, ko vajadzētu? Ar sievu. Pasaciņas tās ir skaistas, priekš baznīcas. Realitātē mēs mīlam pavadīt ar draugiem. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tad čomi sanāk kopā, mēs tādi mazi mērkaķīši, mums pat vārdus nevajag lietot un saprotam, par ko ir stāsts. Tu atnāc mājās, tur ir 4000 nesaprotam vārdu, milzīga emocija gamma, tu nezini, ko ar to visu darīt, tu mūc ārā vienkārši. Bet toties tā ir sadursme kā ar vilcienu. Viņi ir tik citādi un tik atšķirīgi šī būtne. Tāpēc tik ļoti svarīgi mums satikties ar citādiem. Tātad kādā veidā vīrietis bagātina sevi? Jūs zināt, džeki un meitenes, varbūt jums ir bijusi pat vēlme tā darīt, es nezinu. Kādreiz jaunieši stāv, balso mašīnas un bez naudas apceļo Eiropu. Mammas sirmas paliek mājās, bet jums velk. Ziniet, kas tas ir? Jūs velk uz svētu pieredzi, uz citādu, atšķirīgu pieredzi. Tad kā var bagātināt savu dvēseli? Ceļojiet, lasiet grāmatas, satiekat cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem no jūsu uzskatiem. Meklējiet cilvēkus, kuriem ir citāda veida pieredze dzīvē. Tu vari cilvēkam teikt, mācies valodas, viņš teiks, priekš kā man vajag, bet kad viņš ierodas svešā zemē, kur runā svešā valodā, viņš pirmajā vakarā jau iemācās 2-3 teikumus, zin kāpēc? Ēst gribēsies. Un pēkšņi atbrauc čalis mājās no kaut kādas piedzīvojuma, no kaut kādas ceļojuma, viņam taču muti nevar aiztaisīt ciet. Tu viņam uzdod kaut kādu jautājumu, viņš visu vakaru tev var stāstīt. Bijām tur, redzējām to, notika tas, un tu skaties un domā, tas ir tas pats čalis, kuram tad, kad tu uzdevi pirms tam jautājumu, viņš teica, tā kā meitenes. Viens no veidiem, kad devi darīšana ar pieaugušu čali, un tas nav atkarīgs no gadiem. Tas ir cilvēks, kurš spēj izpaust savu dvēseli. Viņš var pateikt, ko viņš domā, ko viņš jūt, ko viņš atcerās, un ko viņš fantazē, un kādas izvēles viņš dara dzīvē. Tā, kad tu redzi, ka viņš to nokomunicē, tu saproti, pieaudzis vīrietis. Trešā lieta interesē? Es nezinu, cik laika iet, bet jūs man dodat atļauju. Trešā lieta, lai čalis paliktu pieaudzis. Es atceros manam jaunākajam, kad bija 14, es viņu aizvilku uz Alpu kalniem. Tur ir tāda virsotne, saucās Mont Blanc. Franči ļoti lepojas, ka tā ir Eiropas augstākā virsotne, kas nav taisnība. Bet ļoti augsta. Un mēs tagad ejam par tādu bīstamu vietu, kaut kur 3,5 kilometru augstumā. Tāda korīta spice ļoti. Un tad, kad tu pa viņu ej, tā kā par tādu naža asmeni, ja tu krīti pa kreisi, lidojums ir 2 kilometri aptuveni liels. Ja tu krīti pa labi, 300 metri, abos gadījumos sāpīgi un nāvīgi. Es viņu tur virvē drošinu. Un es ko redzu, ka viņš iet man pa priekšu, un viņam reāli trīc kājas, un viņas trīc no nāves bailēm. Un es viņam nepārmetu, jebkuram no mums tur būtu bailes. Un pēkšņi tās koras vidū viņš apstājās un tā vibrējot lēnām griežās uz manu pusi. Un tad, kad viņš pagriezās, viņš teica, tētī, kāpēc mēs visu to darām? Man apgriezās visas iekšas. Vienīgais, kas izspruka ārā no manis tajā brīdī, es teiktu, dēls, lai tu kļūtu par vīrieti, kuram mēs varam uzticēties. Un pēkšņi viņš pagriežās, mierīgi aiziet.
Tā kā mēs no tā kalna nokāpām nost, pirmais, ko viņš izdarīja, viņš tāds 2+ metru džeks bugais tāds, apskāva mani un tik ar tādu maigumu piekļāvās man klāt. Es tāds ieskauts stāvu un domāju, kas ar to čali ir noticies? Pamēģiniet pusaudzim pirms skolas iedot buču, kas te pa iekalošanās. Te pēkšņi pats maigums, domā, kas ar čali ir noticies? Trešā lieta, kas tā ir par trešo lietu, kas palīdz džekiem palikt pieaugušiem? Jebkuram no mums ir vajadzīga nāves pieredze. Un mirst ne tikai kaķīši un papugailīši. Mirst mammas un tēti, iet bojā klases biedri, iet bojā draugi. Jūsu vecāki, kad izšķirās, tā ir arī nāves forma. Kad jūs uzmet uz naudu lielu, tā ir nāves forma. Kad labākai draudzenei kaut ko izstāst un viņi pēc tam izmūd, izklačo visiem pārējiem, tā ir nāves forma. Tie ir tādi pazemojumi, kur neviens negrib piedzīvot, bet viņus mums vajag. Ir iemesls. Skatieties, senos laikos, ja kāds nomira, tad viņu izģērba, nomazgāja, pārģērba, apkārt radinieks sēdēja, raudāja un skuma. Mūsu laikos jaunieši pat līķi neredz, ka kāds tuvinieks nomirst. Atbrauc noteikts iestādes, vecāki parakst papīru un līķi jūs neredzēsiet. Bet senos laikos tas bija tik ļoti svarīgi, tāpēc ejiet uz bērēm, ja tādas ir un tā notiek. Jaunieši saka, mani garlaicīgi, mani skumji, es negribu, ņem aiz nāsīm un kaut vai velc uz tiem kapiem, viņam tur ir jāiet. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tas mirušais cilvēks, viņš iemāca kaut ko tādu, kur universitātēs tev neiemācīs. Skolotāji grib tev to iemācīt, viņi cenšas kādreiz to, bet nevienmēr sanāk. Miris cilvēks, tur, kur ir nāves pieredze, jebkādā formā. Tur šī mācība apgūstās ļoti viegli. Skatieties, kas notiek. Kāpēc ir svarīgi piedzīvot ceļiem nāvi? Tāpēc, ka tad, kad tu piedzīvo nāvi, tevī piedzimst īstie jautājumi. Tēti, kāpēc mēs visu to darām? Tas ir labākais jautājums, ko esmu no viņa dzirdējis. Un kāpēc šīs 3 lietas ceļiem ir svarīgas? Satikties ar visiem spēkiem un atrisināt. Bagātināt dvēselē citu svētu, atšķirīgu pieredzi. Kāpēc ir svarīgi piedzīvot nāvi? Tāpēc, ka tad, kad vīrietis to piedzīvo, viņš saprot 5 vissvarīgākās lietas dzīvē. Pirmais, dzīve ir grūta. Tu neesi svarīgs, tu neesi galvenais. Tu nekontrolē dzīvi un tu nomirsi. Iemesls, kāpēc es to stāstīju, pirms vairākiem gadiem viena skolotāja man pazvanīja un teica, man ir problēmas ar dēlu, un es klausos, un viņa nerunā. Es saprotu, ka ir kauns runāt. Viņa ir skolotāja, izcili laba skolotāja. Un pēkšņi vienā brīdī viņa saka, un tas puisis ir draudzes džeks, kurš ir jauniešu vadītājs, viņš organizē jauniešu pasākumus. Un pēkšņi vienā brīdī viņa saka, es mēģināju savu dēlu pamodināt no rīta, lai viņš iet uz skolu, bet mans modināšanas pasākums beidzās ar to, ka viņas dēls tā ar kāju paņēma tā un mammai pa seju un atslēdza viņu. Neviena universitāte nemāca skolotājiem, ko darīt, ja pašas dēls ar kāju tev iesiet pa seju un tu pazaudē samaņu. Un tad es sāku uzdot jautājumus, kas ar tiem džekiem notiek. Un šīs 3 lietas es sapratu priekš sevis, kas ir kā palīdzības instruments, lai čalis saprastu, ka dzīve ir grūta, ka tu neesi galvenais, tu neesi svarīgs, tu nekontrolē visu un tu nomirsi. Ka ja šīs 5 lietas saprot, tu nevari pasūtīt kādu 3 mājas tālāk. Tu nevari mammai iesist pa seju un tu obligāti izrādīsi arī cieņu sievietei, kuru satiksi savā dzīvē. Tas ir īsumā par puišiem. Paldies par jūsu uzmanību, lai jums izdodas.